Mārtiņ, nespēlējam uz klavierēm. Es tev varu video komentārā pateikt to. Nu, nav. Tu neko nedari? Viss, nu. Ukri! Viņa ir aptēs 6 minūtes un 40 sekundes gar. Izdodās, ir. Kāda tēmdziesme? Mārtiņš ielā tikai pie klavierēm neko nespēlēs. Viņš atstāja rāsu vienu pašu. Mārtiņ tā džentlmeņi dara, viņi atstāja rāsu vienu pašu. Marija nav viņa pieslēgusies klavierēm. Nav, Mārtiņ, nav. Rāsu grib, kas ir. Viņš kaut jāskar. Necerās kopā, bet nelabāk. Vai varbūt nākamajā dziesmā būs? Vai viņš kādreiz izdod? Mums kādreiz, tā kā es neļķu izteikt. Cilvēkiem nevajadzētu atmest cerības uz to, ka viņi mērķi kādreiz piepildīsies. Cilvēkiem vēl joprojām vajadzētu censties. Nelisks paraugs, kad Mārtiņš ir rasa ābē. Viņi ļoti vēlētos kļūt par pasaules pazīstamām zvaigznēm. Mārtiņ, tā ir popio, kur tev nevajag dziedāt. Pagaidām viņi ir spējīgi. Mēs balīši. Iedziedāšanu, attēlošanu. Bet mēs arī novērtējam to. Viņi arī nebija gaidījuši, ka šī dziesma būs tik gara. Bet viņi cenšas. Mēs to novērtējam. Ja tomēr draudzi bija visu.